Sveiki visiem! Šodien pastāstīšu par savu pirmo pirkumu no veikala Gearbest. Tas ir smart pulkstenis numur 1 G2. Pasūtīju pulksteni 5. jūnijā, izsūtīju 9. ar Nīderlandes pastu un saņēmusi viņu jau šodien, 26. jūnijā. Tā tad atnāca diezgan ātri, kopā tikai 3 nedēļas. Tā pulkstenis izmanto MTK platformu 2502, MT2502A. Izskatās šādi. Kastītē nāk līdzi vats, predlis, lādētāji kā tāda nav. Tiek izmantots telefona lādētājs vai var piesprost pie datora un lādēt. Neliela instrukcija angļu valodā un ķīniešu valodā. Specifikācija displejs 1,54 TFT 240 uz 240 pikseli. It kā nav daudz, bet domāju, pietiekami. Rakstīts safīra stikls, bet par to gan es tā stipri šaubos, jo te vispār nemaz neskatās, ka stikls būtu priekšā. Nolīmēts ar plēvītēm, skaisti. Ekrānam plēvīte. Siksniņām ir sprādzītēm plēvīte. Siksniņa mīksta. Forša sprādzīte uztaisīta. Tā. Ieslēgsim, pastīsimies, kas tur ir. Ieslēdzas ļoti ātri. Principā jau ir ieslēdzies. Faktu savienosies ar telefonu, jo viņu biju sapārojis, un savienojās. Te viņš, kad savienojas, parasti atnāk ziņojums no programmas, ka ir savienojies. Var paskatīties. Sākuma ekrāns ir tāds, var tur pamainīt pulksteņa izskatu. Teiksim, var uzlikt tādu. Var uzlikt vairāki pulksteņi ir šāds, šāds, un šitais atstāšu šit. Tā. No funkcijām ir iebūvēts pedometrs, tā saucamais soļu skaitītājs. Pedometrs ir. Jau te nostaigāja 31 soli. Tad ir miega monitors. Šitā funkcija īsti pat, nezinu kā latviski ir, lai nesēdētos. Var uzlikt atgādinājumus, cik pēc minūtēm, cik uzliec 90 minūtes, pēc 90 minūtēm notiek tāds, ka zvans, ka ir jāiet, jāpastaigā. Un tas varētu būt aktuāli ofisa darbiniekiem. Un šim modelim ir arī sirds ritma mērītājs.
sirds ritma mērītājs, nezinu, cik viņš tur ir precīzs, bet, ja pulkstenis ir ļoti vaļīgi, tad tur nekāda precizitāte lielā nav. Nu, teiksim, tagad uzliekot, lai tā normāli pieguli cieši pie rokas, tad kaut ko plus mīnus apmēram parāda. Tā, navigācija ļoti vienkārša, braukā šurpu turpu, šitā uz priekšu, šitā ir atpakaļ. Tā, kas te vēl no funkcijām ir? Diktofons, attēlu skatītājs, kamera viņam tur 0,3 megapikseli, principā nekas tur labs gan jau nav. Video rakstītājs, video kamera, nu tā tur arī. Video players, nezinu, kur neskatījos. Uzspiedot uz šitā, ja nav sapārots ar telefonu un noskanējot šo kodu, automātiski tiek aizsūtīts uz lapu, kur tiek nokačāta aplikācija, kas ir vajadzīga, lai varētu darboties ar pulksteni. Smart Home, tas ir infrasaknējs ports, kā var vadīt televizoru vai kondicionieri, bet, man ir LG. Neesmu pētījis instrukciju, kas tur ir. Tā, baterija low parādīja, sāka bļauti man telefonu, ka ir atvienojies mans iedējis pulkstenis. Baterija low nobļauj, bet vēl neizslēdās ārā. Tā, kamēr nav izslēdzies, parādīšu. Ekrāns ļoti košs īstenībā, pat vēl nav uz maksimālā. Var tur uzlikt divas aplikācijas ir pieejamas. Yahoo Vētkar. Jā, tagad man nestrādās, tāpēc, ka Bluetooth pazuda. Kalkulators, lukturītis, tipa ekrāns balts. Tā, kaut ko var redzēt. Chronometrs. Tā, Bluetooth mūziku, tas ar uzspiežot var vadīt. Stop, pārtīt uz priekšu no telefona mūziku. Tas ir te failus pārskatīt. Mudrinātājs. Kalendārs ir. Grāmatiņa ir. Teiksim, kontaktus var skatīties. Zvano. Izējošie, ienākošie zvani. Teiksim, uzspiežot, var pazvanīt. Var zvanīt arī tāpat. Un izziņas vēl lasīt. Pavisam. Tas arī tā kā viss būtu uz doto momentu. Teiksim tā, pats pulkstenīts. Patīkami uztaisīts, godīgi sakot. Kaut kas līdzīgs Samsung pirmajam vietpulkstenim. Pēc izskata jau ļoti atgādina ar to pogu un šito. Baterija 350 mAh. Vispār es viņu te tagad visu vakaru nomocīju. Viņš jau bija gandrīz tukšs izlādējies. Godīgi sakot, nemaz vēl. Tagad tikai nesen iesādās, ka ir tukša baterija. Pagājuši piesakti, kā te viņš slēdz uz klāt pie lādētāja. Vienkārši uztikšanās. Par ko jau runāju, ka var tā uzreiz nomainīt. Šito nezināju. Labi. Ja kāds redz, ja var redzēt video, uzspiežot parādās attēla kropļojumi. Nav tas safīra stikls. Arī pēc braukāšanas jūtās, ka tas ir vienkārši plastiks kaut kāds. Tā, lādētais, kāpēc man nelādē?
Lādētājs nelādē. Aha. Nu, būs jau kaiseks. Datorā nelādēsies un notās. Būs vajag. Отлично. Батарея nelādējas. Tā. To aiziešu pēc lādētāja. Tik vats, specifisks. Tad pamēsim komplektācijas vadiņu. Nu jā, вопрос первый. Tās kropļojas. Nav te nekāda safīra stikla, kāds plastiks priekšā. Negribas pat baudīt, cik viņš ir izturīgs. Ne jau kā neko daudz. Nu ko, ot jā, tad pirmo kaisjoku. Izskatās, kā lādēties nelādējas. Nu, labi. Vai ne tie kontaktiņi nedēļ, vai nu kas te ir. Nu, tā, bišķi pabakstot. Tā izskatās, ka tie viss. Baterija beidzās. Telefons nelādējas. Отлично. Tā, ko vēl gribu pastāstīt. Cik paskatījos, valodu pārāk daudz nav, ir angļu, spāņu, franču, vācu, itāļu, krievu, portugālis un ķīniešu. Nu, tagad pagaidām viss. Nu, šo apskatu beigšu, mēģināšu tikt galā, kāpēc nelādē, vai tie kontakti tur nepaiet klāt, vai kas ir. Un kā jau ķīnieši jau pirmais kaiseks ir atrasts. Skatos interesantas sistēma, viņam ar sīkstiņām ir pavalkot ar koķīti, var izņemt sīkstiņu ārā un nomainīt. Redzēju, ka tur pieejami vairāki varianti. Labi, ar to šodien viss. Nu tā, tomēr pēc nelielas skrēdla uzlabošanas pulksnis sāka lādēties. Nu, tā kā viss ir kā kārtībā.